Sveicināti radio klausītāji! Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča prombūtnes laikā šodien uz sarunu par aktualitātēm mūsu pilsētā mūsu Rēzeknē esam uzaicinājuši Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldes vadītāju Georgiju Orlovu. Sveicināti! Labdien! Pašā raidījumā un mūsu šīsdienas sarunas sākumā gribētos prasīt jums un dzirdēt, kādi tad ir attīstības pārvaldei plāni uz šo te jauno 2016. gadu, kas mums ir paredzēts pilsētā. Runājot par 2016. gadu, par mūsu plāniem, protams, ir jāpaskatās uz pagājušo gadu, kad mēs aktīvi strādājām pie jau esošo projektu ideju aktualizāciju, kā arī domājām un runājām ar mūsu sadarbības partneriem par jaunām projektu idejām. Un 16. gads jau sākās ar jaunām tikšanām un plānu aktualizācijas, un principā mēs uz doto brīdi esam gatavi strādāt ar jauniem projektiem. Jau ir saņemti pirmie ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kā mēs apgūsim Eiropas Savienības projektu līdzekļus. Mēs pašlaik, ņemot vērā šos ministru kabineta noteikumus, aktualizējam mūsu tehnisko dokumentāciju, aktualizējam citus dokumentus, kas ir nepieciešami projektu pieteikumu iesniegšanai, tiekamies arī ar sadarbības partneriem, ar citām pašvaldībām. Un 16. gads tiešām būs ļoti aktīvs gads gan attīstības pārvaldei, gan arī citām pašvaldības struktūrām, būvvaldei, pilsētas saimniecības pārvaldei, izglītības pārvaldei, kas aktīvi ņem dalību mūsu projektu realizācijā. Varbūt varētu pastāstīt nedaudz vairāk par šobrīd aktuālajiem būvniecības projektiem un to virzību. Uz to brīdi, kā pirmo no projektiem mēs gatavojam projektu sadarbībā ar Rēzeknes novadu un Viļānu novadu pašvaldību. Šis projekts ir saistīts ar industriālo teritoriju attīstību un degradēto teritoriju revitalizāciju. Un kā aktivitātes Rēzeknes pilsētā šim projektam ir sagatavotas 3 ielu posmu rekonstrukcijas projekti. Tā ir Maskavas iela, visā tās garumā Noliktavu iela un arī Varoņu iela no Noliktavu ielas līdz Blaumaņa ielai. Un principā attiecībā uz šo projektu jāsaka, ka šeit liela loma šī projekta veiksmīgai realizācijai ir komersantiem, uzņēmējiem, kas atrodas šo ielu teritorijās, kam pieder nekustamie īpašumi, kam pieder ražošanas un noliktavu telpas, jo praktiski visu jaunu projektu priekšnosacījums ir tas, ka pašvaldība var sakārtot savas publiskās teritorijas un izbūvēt vai rekonstruēt tīklus, kas nepieciešami komersantiem, bet savukārt no komersantiem ir nepieciešama interese, kā arī reāli darbi arī no viņu puses. Attiecīgi mēs uzrunāsim komersantus, kas atrodas pilsētas ziemeļu rajonā, atrodas blakus šim te ielām un organizēsim tikšanos ar viņiem, skaidrosim mūsu pozīciju un skaidrosim arī ministru kabineta noteikumu prasības attiecībā uz šo te komersantu aktīvu dalību šo projektu realizācijā. Īsi sakot, lai pašvaldība varētu rekonstruēt ceļus, kas ir domāti tiem pašiem komersantiem industriālajās teritorijās, mums ir nepieciešams pretī saņemt privāto komersantu uzņēmēju investīcijas savās ražotnēs vai noliktavās vai kādā citā komercdarbībā, kā arī jaunās radītās darba vietas. Protams, pašvaldībai no vienas puses tas ir grūtāk, jo mēs skaidri zinām, kādus objektus mums nepieciešams rekonstruēt un kāds ir tas galvenais mērķis, jo mērķis nav atjaunot asfaltu. Mērķis ir radīt labvēlīgu vidi komersantiem, izveidot jaunus vai palielināt esošos komunikāciju pieslēgumus un jaudas, un lai komersanti varētu aktīvāk izmantot savus privātos zemes gabalus, savas ražotnes vai būvēt jaunas rūpnīcas mūsu pilsētas ziemeļu mikrorajonā. Un runājot arī par šo te projektu, mēs plānojam tuvākajā laikā izsludināt jau būvniecības iepirkumu. Šīs 3 ielas būs apvienotas vienā iepirkumā, un mēs paredzam, ka būvniecības darbi varētu būt 2 gadu garumā, jo objekts būs liels un būvniecības darbus vienā būvniecības sezonā nebūs iespējams veikt. Bet principā mēs arī sagaidīsim no pretendentiem, no būvniecības kompānijām savu redzējumu attiecībā uz būvniecības grafikiem,
Protams, tie grafiki būs saskaņoti gan ar pilsētas domi, gan arī tiks informēti ar Rēzeknes satiksmi, lai optimizētu šo te ietekmi uz sabiedrisko transportu un arī uz iedzīvotājiem un komersantiem, kas darbojas un dzīvo šajā rajonā. Pašlaik notiek darbs arī pie citu projektu aktualizācijas. Runa iet par Latgales ielu, top un iet uz beigām projektēšanas darbi arī Kopšu ezera attīstības projektam, kas paredz Kopšu ezera parka izveidi un ar jauniem būvniecības objektiem. Tā ir gan glābšanas stacija, gan arī laivu stacija ar ūdens sporta un atpūtas vietām, kā arī kemperu zonas būvniecību. Mēs gaidām tuvākā mēneša laikā saņemt šo te tehnisko dokumentāciju un attiecīgi šis te projekts tiks iesniegts finansējuma saņemšanai. Runājot arī par Latgales ielu, pašlaik mēs izskatām dažādas finansējuma iespējas. Tieši būvniecības procesam gaidām tehnisko projektu, viņš ir praktiski gatavs, lielākie un galvenie tehniskie risinājumi jau ir saskaņoti ar domes vadību un arī ar pilsētas saimniecības pārvaldi. Būvvalde aktīvi piedalās sanāksmēs, kad mēs plānojam un analizējam iesniegtos materiālus. Vēl viens projekts, ko pilsētas dome aktīvi izstrādā, ir vēl vienas industriālās teritorijas pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Tās ir teritorijas Viļakas ielas un Komunālās ielas teritorijā, kur uz doto brīdi notiek projektēšanas darbi publiskajām teritorijām, kā arī notiek darbs pie investoru piesaistes šo zemes gabalu attīstībai. Pilsētas domei jau ir izveidota diezgan liela pakete ar tehnisko dokumentāciju, kas ir paredzēta projektu iesniegšanai un finansējumu saņemšanai. Runa iet par Rīgas ielu, kas tiešām pilsētniekiem ir ļoti svarīga, kas ir viens no galvenajiem ceļiem iebraucot un izbraucot no Rēzeknes. Tad izstrādāts tehniskais projekts. Uz doto brīdi šīs ielas projekts atrodas, teiksim tā, rezervē, un mēs gaidām papildus finansējumu piešķiršanu. Notiek darbs arī pie Brīvības un ezera ielas tehniskās dokumentācijas izstrādes pabeigšanas. Notiek pēdējie saskaņošanas darbi, un šo ielu tehniskie projekti arī būs gatavi. Un tikko parādās iespējas iesniegt projektu pieteikumus, saņemt finansējumu, mēs to darīsim. Un šajā sakarā ir jāatgādina tas, ka šeit tiešām visu šo te projektu realizācija būs atkarīga no uzņēmējiem, būs atkarīga no uzņēmīgiem cilvēkiem, kas attīstīs jau esošo biznesu vai gribēs uzsākt kaut ko jaunu. Jo tikai ar komersantu atbalstu, kad komersanti iegulda savā īpašumā, attīsta savas ražotnes vai kādu citu biznesu un radot jaunās darba vietas, tikai šādā gadījumā pašvaldība būs spējīga realizēt arī projektus, kas vērsti uz infrastruktūru. Kas ir publiskā infrastruktūra? Ceļi, komunikācijas, ūdensvāds, kanalizācija, elektrība, gāze, kur tas būs nepieciešams, tas viss mums ir paredzēts tehniskajos projektos. Ziemā ir aktuāls apkures un energoefektivitātes jautājums. Sakiet, kāda situācija mūsu pilsētā ir ar energoefektivitātes projektiem? Šajā sakarā vēlos pateikt, ka lielākā daļa izglītības objektu pilsētā jau ir renovēti, tātad viņu energoefektivitāte ir uzlabota. Iepriekšējā plānošanas periodā izmantojot dažādus Eiropas un ne tikai projektus. Tie gan bija Valsts reģionālās attīstības ministrijas projekti, gan arī klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti, kur pašvaldība startēja atklātajos konkursos un vairāk kārt bijām saņēmuši finansējumu un šie darbi jau ir pabeigti. Uz doto brīdi notiek darbs pie jaunu projektu izstrādes. Runa iet gan par pirmo valsts gimnāziju, visu ēku kompleksu, plānojam izstrādāt tehnisko dokumentāciju un sniegsim uz finansējumu saņemšanu. Gan arī otrās vidusskolas galvenais korpus, kā arī otrās vidusskolas sporta zāle ir tie svarīgākie objekti uz doto brīdi, kas ir ieplānoti finansējuma saņemšana energoefektivitāte projektu ietvaros. Kā arī pilsētas domes ēku komplekss pats par sevi prasa renovāciju un tehniskā dokumentācija mums jau ir sagatavota. Uz doto brīdi
plānojam izstrādāt tehnisko projektu kultūras nama rekonstrukcijai, kas ietvers sevī ne tikai energoefektivitātes pasākumus, kas ir sienu siltināšana un apkuras sistēmas modernizācija, ventilācijas sistēmu, gan arī visus darbus, kas ir nepieciešami ēkas iekšējai pārbūvēji un renovācijai arī iekšienē. Protams, lielākā daļa šo izmaksu varētu būt neatiecinātas, tad viņas nevar būt finansētas no Eiropas līdzekļiem, bet pašvaldība šajā sakarā izskatīja iespējas finansēt šos būvniecības darbus no pašvaldības budžeta. Noslēgsies iepirkums tuvākajā laikā, projektēšanas darbiem plānojam izstrādāt tehnisko dokumentāciju un iesniegt šo projektu finansējumu saņemšanai. Kā attīstības pārvaldei notiek sadarbība ar citām valstīm, kur smeļaties pieredzi? Šeit ir jāsaka, pirmkārt, ka mēs sadarbojamies ar mūsu ārējo sakaru nodaļu, kas nodrošina mūsu vizītes un mūsu sadarbības partneru vizītes pie mums. Runa iet par pārrobežu sadarbības programmām, kas uz doto brīdi arī ir izstrādes stadijā. Mēs aktīvi strādājam ar Pleskavu. Mums ir sadarbības līgums. Mēs aktīvi strādājam ar Lietuvas pašvaldībām, ar kurām arī ir pieredze kopējo projektu realizācijā, kā arī Baltkrievijā ir partneri gan Braslavas pilsētā, ar kuru veiksmīgi realizēts mūsu lielais projekts, kuru rezultātā tika renovēts festivāla parks un notika vairāki kultūras pasākumi, kā arī Baltkrievijas pusē notika attiecīgi kultūras pasākumi viņu teritorijā. Pašlaik, kā jau minēju, programmas tādā aktīvā izstrādes stadijā ir aptuveni zināmi virzieni šo kopējo projektu idejām. Tā ir vides aizsardzība, arī energoefektivitāte. Runa var būt arī par kultūras mantojuma saglabāšanu, pa projektiem līdzīgi kā bija festivāla parka projekts. Šeit jāuzsver tas, ka tiem projektiem ir jābūt tieši sadarbības projektiem. Katra pašvaldība atsevišķi šajās programmās startēt nevar. Mums jāizvēlas un jāuzrunā partneri citās valstīs. Tātad Krievija, Baltkrievija, Lietuva ir tās valstis un to valstu pilsētas, kur mēs aktīvi piedalāmies. Tagad braucam pie viņiem, viņi brauc pie mums, mēs izrunājam mūsu kopējās idejas. Principā mēs arī gaidām ministru kabinetu noteikumi, kas ļaus mums izstrādāt jau gatavās projektu idejas. Mūsu pusē plānojam šajos projektos startēt ar Vipingas parku, kas jau pagājušajā plānošanas periodā ir saņēmis finansējumu. Plānojam arī turpināt darbu pie Raņa parka attīstības, kur arī finansējums pagājušajā plānošanas periodā bija saņemts atrakciju zonai. Mums ir izstrādāts tehniskais projekts pārējā parka attīstībai. Domāju, ka būs iespēja saņemt finansējumu arī Ziemeļu mikrorajona parka attīstībai, jo pagājušajā plānošanas periodā mēs esam izstrādājuši tehnisko projektu tā parka attīstībai, un tas projekts tiešām ir ļoti, ļoti interesants. Notiek darbs pašlaik arī pie Pilskalna teritorijas attīstības. Mums ir kompānija, kas izstrādā vīziju, kas izstrādā metu. Tiek pētīti vēsturiskie dokumenti un fotogrāfijas plāni, kas parāda, kāda bija tā teritorija, un principā mēs plānojam izstrādāt dokumentāciju, kas ļaus mums padarīt šo objektu vēl interesantāku pilsētniekiem un turistiem. Runa iet nevis par atjaunošanu, bet runa iet par to, ka mēs varētu atsekt vēl kādas daļas Pilskalnā, kuras ir apraktas vēsturiski ar gružiem, ar zemi. Iespējams, ka šim objektam būs vēl lielāka loma pilsētas attīstībā, jo šo objektu aktīvi izmanto jau vairākus gadus gan pilsētas svētku norisē, gan arī mūsu pārrobežu sadarbības projektos. Šīs objekts bija viens no tādiem galvenajiem objektiem, kurā notika kultūras pasākumi. Kad brauca ciemiņi no citām valstīm, mēs rīkojām kopējos pasākumus. Šobrīd jums teikšu paldies par sarunu, bet radio klausītājiem atgādināšu, ka šodien pie mums ciemos par aktualitātēm mūsu pilsētā mūsu Rēzeknē stāstīja Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs. Paldies, uz redzēšanos!